Sauc Aivita. Esmu mamma 3 bērniem. Bērni bija mana iedvesma rokdarbiem. Arī skolas laikā es daudz adīju, tamborēju, šuju, arī gāju rokdarbu pulciņā, kā arī mana mamma liela rokdarbniece bijusi. Tas laikam ģenētiski pārmantots. Un šobrīd es adu vairāk sāku adīt saviem bērniem, pēc tam jau draugu paziņu bērniem, un tad jau aizgāju pa ķēdīti, kā saka, draugu paziņu, un jau arī mani darbiņi ceļo arī uz ārzemēm, kā Īriju, Angliju, Vāciju, un tās zemes latviešu bērniem. Un par cik tagad tojās Ziemassvētki, šoreiz es parādīšu, kā izgatavot šādu dekorāciju, Ziemassvētku rotājumu, pie durvīm var izlikt. Un vēl es varētu iepazīstināt ar maniem pēdējiem darbiņiem, kas man ir arī uz pasūtījumu veidoti. Tā ir lellīte ar matiņiem un zaķīts, ar kurām izšūts vārdiņš ir, un miega lupatiņa, knupīša turētājs, arī Ziemassvētku viens no komplektiņa piparkūka vīriņš, tad būs arī knupīša turētājs un zābaciņi. Tad ir tāds piekariņš pie ratiņiem, pie autokrēsliņa, pie gultiņas var likt. Mazam bērniņam, kā saka, motorikai, var pirkstiņiem darboties. Un žirafīte. Un šoreiz es parādīšu, kā top šādi rūķīši. Ja ir jau priekšzināšanas, tad viņš pavisam elementāri var pagatavot, bet ja ne, tad es pastāstīšu visu sīkāk. Tā, vajadzīgs ir, kā saka, pastaigai pa mežu, var salasīt kādu kokas sprungulīti. Tad ir vajadzīga vilnas vai akrila vilnas dzīņa, sarkanā un baltā krāsā, kā arī pelēkā, kura mums būs matiņiem rūķa, adatiņa ar lielo actiņu, lai mēs varam to vilnas dzīņu ievilkt iekšā, un marķierīts, kur atzīmēsim rindas sākumu, lai nejuktu. Un sāksim ar matiņiem. Matiņus vajadzēs nogriezt aptuveni 60–70 cm garus. Te jau es esmu sākusi griezt, bet piegriezīšu vēl klāt apmēram 25 gabaliņus. 3 pielikšu klāt, man pietrūkst. Un tos matiņus es uzreiz nostiprinu, lai viņi man smuki kopā turās. To es vienkārši aptinu apkārt un viducītī apsienu mezgliņu. Lai viņi nepazūd tie matiņi. Jā, tā smuki kopā turās. Tad ņemu 3. numura adatiņu. Vislabāk ar 3. numuriņu, viņa ērtāk vilnas dzīņu adīt. Un ņemu balto krāsas dzīju. Balto krāsas dzīju uzmetīsim 30 cilpiņas iesākumam cepurītei. Ņemam šādi un velkam cilpiņu. Būs tā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tad šo aplītī savienojam kopā, šīs visas cilpiņas savienojam kopā
tādā veidā. Mums sanāk tāds kā aplītis. Un tagad mums 30 īsie stabiņi jāda 3 reizītes pa apli, baltā krāsiņā. Tas būs šādi. Iedursim vienā cilpiņā. Mums sanāk 2. Paņemam šo, izvilksim cauri. Tas saucās īsais stabiņš. Atkal ieduram, paņemam, izvelkam 2 un izvelkam cauri 2. Atkal ieduram, izvelkam 2 un izvelkam šīm 2. Un šādi mēs 3 rindiņas noadīsim. Tad, kad piešaujās, tad jau ātri aiziet. Tā, šeit būs 3 rindiņas mēs noadīsim. Tas būs cepurītei sākums maliņa. Tāda. Var jau izpausties dažādi, var te rūķīšiem arī pēc tam actiņas piešūt klāt, un šis tāds ātrais un vienkāršākais variants būs. Vienkārši ar deguntiņu. Arī, kā saka, bērniem viegli iemācīt šo tamborēt. Es kaimiņu bērniem palīdzu tagad mācīties skolā, viņiem tamborēšana jāmācās, un arī viņiem interesi par manām rotaļlietām, un tad arī viņiem mācu, kā es tamborēju šīs mantiņas. Un, ja agrāk rokdarbs mazāk varbūt novērtēja, tagad diezgan pieprasīti. Arī rotaļlietas maziem bērniņiem pasūta. Es arī gatavoju ratu grabulīšus, kur ratiņiem liek rociņām mazos grabulīšus. Un tā kā pieprasījums ir vienīgais, varbūt Latvijā mazāk tā pirktspēja. Bet ļoti novērtē, kā saka, roku darbu un tas, kad no kvalitatīviem diedziņiem tiek adīts. Jā, un arī diedziņas, kur es ieteiktu no Latvijas veikaliem, ir ļoti laba Elīze.lv, labs veikals, kur var iegādāties ļoti plaša izvēle dzijām, kā arī dzijas.lv. Arī labi ir. Es pārsvarā internetu veikalā sūtu, jo man jau ir pieredze, es jau zinu, kura dzija ir, un arī ērtāk, kā saka, pasūt, un tagad pakamā tā izņem, un tā. Tā kā mēs būsim šīs 3 rindiņas noadījuši, balto dziju, mēs liksim klāt sarkano krāsiņu. Un sarkanā krāsiņa tieši šādā pašā, kā saka, īsajos stabiņos būs jātamborē. Un tā, kad piešaujās ar tamborēt īstos stabiņus, tad var visu kaut ko, kā saka, uztamborēt, gan sākot no šallēm, no čībām, un rotaļlietas nedaudz prasa vairāk pacietības, bet ir ļoti skaisti. Tagad ņemam mēs sarkano krāsiņu, vienojam klāt un adam tamborējam sarkanā tonītī tagad. Sarkanā tonītī būs 5 rindiņas bez izmaiņām, lai mums veidojās rūķu cepurītei formiņa. Tā, mēs sarkanai krāsiņai liekam vienkārši klātos diedziņus, kas mums paliek pāri no baltā un sarkanā pietamborējam vienkārši klāt, ko mēs pēc tam nogriezīsim nost, lai viņi mums vienkārši vairāk netraucē, jo viņi jau būs mums ietamborēti iekšā tajā maliņā. Tā. Te būs, tās 5 rindiņas. Abi rūķīši ir identiski vienādi,
atšķirība tikai tā, ka meitenītei ir sapītas bizītes, puisītim, kā rūķu puikam ir vienkārši gari mati. Principā to mēs varam uzreiz arī šo diedziņu nogriezt, lai mums netraucē, un nolikt maliņā, jo baltais mums vairs nebūs nepieciešams. To mēs liekam maliņā un turpinam ar sarkano krāsiņu 5 rindiņas. 5 rindas, un pēc tam mēs samazināsim uz augšu tamborējot, lai veidojās formiņa kā trīsstūrītis uz augšpusīti. Tā. Tagad ir ļoti maz rokdarba pulciņi. Agrāk manos laikos bija daudz tādu pionieru pilīļu, tiešām daudz visādi rokdarbi. Es gāju rokdarbu rotaļlietas tamborēju un zeķes iemācījos adīt, un tagad ir nedaudz, man liekas, vairāk uz meistarklasēm cilvēki. Bet tā arī ir liela iespēja meistarklasi iemācīties tamborēt. Man pašai ir arī Facebookā, kā saka, tāda maza lapiņa, kur ir arī apskatāmi mani darbiņi. Vairāk tur var redzēt, jā, ar ko es tieši ādu tamborēju. Pārsvarā man pēdējos gadus ir rotaļlietas, jo rotaļlietas vairāk ir pieprasītas bērniem. Arī piedzimstot man 3. bērniņam, tad bija topā multfilma Bings. Un, protams, mazam bērnam vajadzēja Binga rotaļlietu, kuru nekur nevarēja dabūt tajā laikā veikalā. Un, tad bērnam tapa multfilma varonis Bings. Un pēc tam jau mums arī bija Lotte no izgudrotāja ciema, jā, tad pēc multfilmu noskatīšanas. Un tā arvien vairāk un vairāk mantiņas radās. Tā lapa man ir vienkārši zem Patricija, pēc tam es parādīsim varbūt sižeta beigās, jā, kā atrast, kā arī pieņem arī pasūtījums, ja kādam ir īsti vēlme varbūt iemācīties, vai tagad nāk Ziemassvētki, kā pasūtīt savam bērniņam, vai uz ārzemēm kādam jāsūta, jā. To visu mēs varam palīdzēt, kā saka, noorganizēt. Un lapiņa man saucās Patricija māja, Facebookā tas ir lapa nosaucu pirmā bērna vārdā. Parasti ar bērniem rodas visas idejas, un tā man arī tā lapa radās ar tādu nosaukumu. Un tur var arī nedaudz redzēt atsauksmes no cilvēkiem, klientiem, kuri pirkuši manus darbiņus. Jā. Bet kad iemācās un iepatīkās tamborēt, tad iet azartā. Man ir 2 lietas, bez kuras es nevarētu. Tas ir kafija un rokdarbi, kā arī rokdarbi ļoti palīdz nomierināt pēc stresa. Kad atnāk no darba pārguris, tad pirmais, kas ir, gribas paņemt rokdarbus un vienkārši aizmirsties uz kādu brīdi, jo tu visu savas domas ieliec savos rokdarbos. Un to es daru ar prieku, un tas man ļoti palīdz nomierināties, jā. Tūlīt mēs pabeigsim jau 5. rindiņu. Ne, 4. šī būs, jā, būs vēl 5. rindiņa, un tad es parādīšu, kā samazina cepurīti, kādā veidā.
Tā, šī mums būs 4. un tūlīt būs mums 5. pēdējā, un tad mēs cepurīti norauksim. Tā, šī mums iet pēdējā. Noraukt arī ļoti elementāri būs, ja mums bija 30 valdziņi, tad tagad 5. rindu, kad sāksim adīt, parādīšu, kā norauksim, sāksim noraukt cepurīti, lai viņi mūs sašaurinās. Būs šobrīd 30 valdziņi, pēc tam, kad mēs samazināsim, tad mums paliks 25 valdziņi. Vai stabiņi, kā pareizi jāsaka, kā kurš. Tā mums būs 4. rindiņa beigas jau. 4. rindas beigas un sāksim tūlīt tās 5. rindu. Sākumā 5 rindiņas bez izmaiņām, lai būtu tai cepurītei tā augšiņa. Tāda, pēc tam jau sanāk mazāk rindiņas būs jānotamborē pirms samazināt cepurīti. Tā, nu redz, tagad mēs sāksim 5. rindu. Es jau esmu piešāvusies, bet tie, kas varbūt nemāk, labāk var ielikt marķierīti rindas sākumā, lai zin, kur tā rindiņa sākās vai beidzās, jā. Sākam mēs tagad tāpat turpinām 5 notamborējam. 5, 3, 4, 5. Un tad mēs vienkārši izlaižam vienu stabiņu šo, netamborējam, izlaižam un adam nākošie, tā kā otrajā. Un atkal 1, 2, 3, 4, 5. Un atkal tāpatās izlaižam atkal vienu šo stabiņu un duram otrajā un atkal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un atkal izlaižam vienu. Izlaižam un 1, 2, 3, 4, 5 un izlaižam atkal 1, 2, 3, 4, 5 jābūs. Un tagad, kad mēs esam to pabeiguši, to 5. rindiņu, tos 5 stabiņus adam, tamborējam apli, 3 rindiņas šoreiz, ne 5, bet 3 rindiņas, arī bez izmaiņām, vienkārši pa aplīti 5, ja, tā, un tad mums sanāk mums 25 valdziņi. Un tas marķierīts visu laiku te turās, lai mēs zinām, kur tā rindiņa sāka, kur mums sāks rindiņa vai kur beidzas. Tad mēs, kā saka, zinām, no kuras vietiņas jāsāk skaitīt un jāsamazina skaits. Bet šobrīd mēs vienkārši papli tamborējam tās 3 rindiņas atkal bez izmaiņām. Un te jau var redzēt, ka sāk tā formiņa jau iet tā kā uz 3 stūrīti, tagad cepurīti sāk samazināties. Tāda mums veidojās sāniņos, jau paliek šaurāks. Un tagad mēs, tās 3 rindiņas notamborēsim. Un tad atkal mēs samazināsim mazāku. Tā, te būs tās pirmā rindiņa. Tā būs pirmā rindiņa. Tad būs otrā un būs trešā. Pirmā, līdz marķierītiem mēs esam tikuši, tagad otrā un būs trešā. Trešā rindiņā es atkal parādīšu, kā mēs samazināsim, jo šoreiz būs nedaudz cits skaitlis.
otro rindiņu atdot, es pastāstīšu, jā, tad mums vajadzēs 4 stamborēt un izlaidīsim vienu. Un atkal 4 stamborēsim, iepriekš mums bija 5 un izlaižam un 5, tad tagad būs 4 un 4, jā. Tā, te mums aiziet otrā rinda un tūlīt būs 3. Bet šādi tamborējot var arī lielāku cepurīt, mazāku cepurīt pēc vēlmēm, tur tikai jāskatās, jā, tad vairāk, kā saka, valdziņu jāuzmet. Jāiztamborē. Tā būs otrā rindiņa un tūlīt mums ir pēdējā 3. pirms samazināšanas. Cepurīšu. To es tūlīt parādīšu, jā, kā mēs samazināsim. Pēdējā 3. rindiņa mums iet. Un jā, tā ir arī ļoti laba iedvesma, lai ietu pastaigāties pa mežu un sameklētu kādu sprungulīti priekš tarviņu. Es saku, tagad pēc vējiem ir tiešām daudz un lieli un mazi. Es varbūt vēl ieteiktu, ja ir tāda iespēja nolakot vai nokrāsot šo kociņu, jā, ja ir vēlme un laiks un es saku, var izpausties dažādi. Kā arī, jā, tās var piešūt podziņas atstiņu vietā. Tā kā katrs vēlas. Tā, te mums būs pēdējā rindiņa un tūlīt rādīsim, kā mēs atkal noraucam 4. jā. Un te mums atkal sākās, ka mēs varam pārlikt arī to marķierīti, lai mēs redzam, kad sākās precīzi tā rindiņa. Pieliekam viņa tā klāt un sākam atkal. Tad būs 4 mums jāiztamo. Tad būs 1, 2, 3 un 4. Un tagad atkal mēs izlaižam vienu, atkal šajā nē, bet atkal otrajā sākam tamborēt 1, 2, 3 un 4. Tā, atkal izlaižam vienu un 1, 2, 3 un 4. Izlaižam vienu, atkal 1, 2, 3, 4, izlaižam un pēdējais 1, 2, 3 un 4. Tagad mēs izvedam 2 rindiņas bez izmaiņām un pēc tam atkal samazināsim. Tā, te būs 1, 2, 3, 4. Tagad mums paliek 20 rindiņas apkārt, ko tamborē, 20 stabiņi. Jo mēs samazinām, ja sākumā bija 30, pēc tam 25, tad tagad mums palika 20. Un tā mēs samazināsim līdz 6, kamēr cepurīti norauksim. Jā. Tā, te būs 1. Jā. Pirmā rindiņa. Otrā būs. Un nākošā reizītē mums atkal 3, tamborēsim 3 stabiņus un atkal 1 izlaidīsim un atkal 3. Tā. Nedaudz, jā. Tā būs pirmā mums, tūlīt mums būs otrā un tā. Ja ir kādi jautājumi vai kāda interese ir šādu dekoriņu pagatavot, labprāt palīdzēšu, droši varat rakstīt arī e-pastā, var nosūtīt schēmu vai izskaidrot, ar prieku palīdzēšu, jā, varbūt kādam Ziemassvētkos vēlas pagatavot tādu. Tā,
otrā rindiņa, un tūlīt mums būs trešā rindiņa, kurā mums ir jāsamazina. Tā, te būs, un pēdējā, jā. Tūlīt mēs samazināsim. Var tamborēt no vilnas vai akrila vai vilna un pusvilna, var arī no kokvilnas, ja ir bieza kokvilna, ja vēlme no kokvilnas. Tā, sākam samazināt arī tagad noņemšu nost to marķierīti, uzliksim atkal rindiņas sākumā, lai redzam. Būs trīs izdedam un 3 stabuņas iztamboriem, nezinu. Par cik es arī ādu, tad jūku tamborēšana, radīšana. Tā, te būs tā 1, 2, 3 un izlaižam vienu. Atkal šajā nē, nākošā 1, 2, 3 un atkal 1, 2, 3. Atkal izlaižam 1, 2 un 3. Izlaižam 1, 2 un 3. Tagad mēs atkal, labāk laikam ņemt tādu dzīvi, kas ir vienā kārtiņā iesācējiem, lai viņi nav daudzos diedziņos. Šī ir ļoti laba, akrils šī ir. Tā, tagad mēs atkal izvedam 2 rindiņas bez izmaiņām, un tad jau mēs samazinām līdz cepurītes beigām. Tagad 2 rindas bez izmaiņām mums sanāk 15 rindiņas. 15 stabiņi īsie. Tagad vispār ļoti maz bērni grib ar rokdarbiem nodarboties, bet man prieks, ja kādam bērnam ir interese un viņam vēlme iemācīties, un tas tiešām priecē. Labprāt arī parāda un pamāca, lai, kā saka, aug nākošie rokdarbnieki. Tā, un otrā, tūlīt mēs jau redzam, kad jau mazāk paliek valdziņi, tad arī, saka, mazāk ko darīt. Un tagad mēs samazināsim, būs 2 samazināsim, un tad jau uz beigām mēs parādīšu tūlīt, kā cepurīt norauc. Tā. Tagad mēs tā daram tā. Šo mēs pabeidzam, un paliek 2 uz beigām, jau ir grūtāk, jo paliek arvien mazāk tie valdziņi. Būs 2 iedur, un atkal vienu izlaižam, un nākošā 1, 2, atkal vienu izlaižam, 1, 2, atkal vienu izlaižam, 1, 2, un pēdējais izlaižam, 1 un 2. Un tad mēs satamborējam vienkārši kopā, lai mums tā cepurīte visa noslēdzās. Tad daram tā, vienu iztamborējam, vienu izlaižam, vienu iztamborējam, vienu atkal izlaižam, atkal ieduram, iztamborējam un vienu izlaižam. Nākošā atkal iztamborējam īso stabiņu un atkal vienu izlaižam. Tā, atkal pats pēdējais, vienu izlaižam un ieturam. Cepurīte ir pabeigta. Tagad, lai cepurīti mēs varētu piestiprināt pie kociņa,
mēs notamborējam vienkārši tāpatās kā sākumā rūķa cepurītē, tā mēs 15 cilpiņas vienkārši notamborējam uz augšu. Tā būs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Un nogriežam diedziņu. Tādu pagarāku, jo mums būs matiņi jāpiešuj klāt. Tādu tik garu apmēram. Tā būs cepurīte. Mēs varam marķierīti noņemt jau uzreiz. Tā būs mums cepurīte un piešūšu tūlīt uzreiz klātos matiņus un parādīšu, jā, tūlīt kā deguntiņu. Tā. Varam arī pietamborēt klāt to cepurītei šo galiņu. Ņemam mēs tā, izvelkam cauri. Paliek tāda cilpiņa. Tā. Paliek mums tāda cilpiņa, kur pielikt klāt tos matiņus. Un no otras pusītes varam pietamborēt viņu klāt, lai stingri turās. Vienkārši pieliekam te klāt. Piestiprinam klāt un tā. Un varam uzreiz arī matiņus pielikt. Pielikšu tos matiņus klāt un parādīšu, kā deguntiņu tamborē. Deguntiņš ir ļoti ātri, viegli, tur nav daudz jātamborē. Piestiprināsim matiņus. Tā. Piestiprināsim matiņus klāt. Arī pietamborēsim klāt. Un varam stingrāk, vairākas reizītes aptīt. Un, lai stingrāk matiņi turās. Aptīt var jā, lai nekrīt nost. Un izvilksim cauri. Varam arī uzreiz ievilkt balto diedziņu maliņā. Kā saka, var ar adatiņu, var ar tamboru adatu, kā vieglāk. Ātri mēs ievelkam te iekšā, lai tas diedziņš, kā saka, ir pie vietas. Tā, un vēl pēdējo reizīt, un tad mēs griežam nost. To mēs nogriežam, un šo mēs tieši tāpat sarkano diedziņu ievelkam iekšā, un lai viņš mums arī nemaisās, kā saka, pa vidu. Ievelkam iekšā, un tā. Tas mums tā kā būs pabeigts. Un tagad es parādīšu pašu pēdējo, kā rūķīti un kā deguntiņu pabeigt, notamborēt. Ar būs, ņemsim diedziņu. Nogriezīsim tā, lai taisni. Tā. Ņemam diedziņu un tā veidojam aplīti, tā kā paņemam ap adatiņu un šādi izvelkam. Mums sanāk tā kā aplītis. Šajā aplītī mēs tamborējam 6 īsos stabiņus.
Tas ir tieši tāpat, kā mēs tamborējam cepurī, tikai šoreiz uzreiz mēs aplītī jau tamborējam. 1, 2, 3, 4, 5 un 6. Un varam ielikt uzreiz marķierīti, jo šeit gan vajadzētu, lai zinātu, kur tā rindiņa sākās, lai mēs varam arī samazināt pēc tam deguntiņu. Tā, te būs 6. Tagad mēs katrā tajā stabiņā iztamborēsim pa 2 stabiņiem. Vienā stabiņā 2 reizītes. 1, 2. Un atkal tajā vienā stabiņā mēs 2 reizītes to pašu. 1, 2, 1, 2, 1. Kopā sanāk 12. Ja mums bija sākumā 6 stabiņi, tad tagad katrā tajā valdziņā iztamborēt, viņš dubultojās skaitlis. Sanāk 12. Tas ir vajadzīgs, lai deguntiņš forma deguntiņam veidotos. Tagad nākošā rindiņa sanāk 3. Mēs vienkārši 12 tamborējām bez izmaiņām. 12 stabiņus. 2, 3. Jā, vēlam skaitīt līdzi, lai nesaputrojās, lai mums iznāk pareiza forma. 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10, 11, 12 būs. Nākošā rindiņā mēs deguntiņu saīsinām un nobeidzam. Tad būs mums atkal vienu tamborējam, vienu atkal tukšumiņš izlaižam. Atkal vienu izlaižam un atkal iztamborējam vienu stabiņu. Atkal vienu izlaižam un atkal vienu stabiņu iztamborējam, jā. Vienu izlaižam un iztamborējam. Kopā mums sanāk samazinot šādi 6 īsie stabiņi. Atkal vienu izlaižam un samazinam, jā. Un tāds deguntiņš gatavs. Mēs varam noņemt marķierīti nost. Tas ir mūsu deguntiņš. To mēs varam to diedziņu paņemt, nogriezt, un šo mēs nogriežam. Deguntiņš. Un pats pēdējais, kas mums paliek arī bez deguntiņa, šī, kā saka, ķēdīt, bet kur piestiprināt dekoriņu pie durvīm. Šis ir ļoti elementāri un ātri arī. Vienkārši tā cilpiņa, kā ķēdīte, cits saka, jā. To mēs notamborējam 70, 80, cik garu vēlas, jā. Tur var īsāk, var garāk, arī atkarīgs no sprungulīša, cik lielu mēs ņemam. Un tad šis būs, jā, 70 centimetri. Es ņemšu tā 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
Jā, nu šis būs pēdējais, jā, kas ir jāpabeidz, tad parādīšu, kā piesiet pie sprungulīša un tūlīt pabeigsim, jā, pielikšu klāt. Parasti uz acu arī var paskatīties, cik garu vēlas, un nav varbūt arī nemaz tā jāskaita, vienkārši uz acu skatīties, cik vajag. Jā. Un principā tas arī būs viss. Šis būs tā kā Mārupas novada izglītības interešu. Jā, tā kā iespējas parādīt, jā. Un tā, parādīšu jums tagad vienkārši šo. Mēs piesienam ap to sprungulīti. Vienkārši sasienam mezgliņā, lai nenāk vaļā. Un tā, šo mēs piesienām. Mēs arī varam šeit smuki, kā saka, aplai, lai būtu stingrāk. Un nogriežam. Un tieši tāpat arī otru. Tieši tāpat arī otru gabaliņu piesienam. Sasienam mezgliņā, lai stingrāk. Un arī, jā. Sasienam tā. Nepieliku vēl rūķīti. Jā, parādīšu, kā to rūķīti pieliek. Meitenīti jau es esmu. Meitenīti identiski tāpatās, tikai sapīsim pēc tam bizītes. Nu, bizītes, man liekas, viss rokdarbnieces māka pīt, jā. To mēs vienkārši uzliekam virsū rūķīti, jā. Un otru puisīti arī varam likt uzreiz virsū. To deguntiņu tik jāpiešai, bet man ir tamborā tad kaut kur aizmukus. Ne, bet adatiņa nešā. Bet šūt, man liekas, jebkura sieviete māk, jā. Kur stāstot ir noreklamēja tambora adatu vai šujamo adatiņa lielu aci, bet principā es parādīšu, jā, kā to. Te būs rūķīši, te mēs pieliekam, sasienam šo klāt, ja? Un to deguntiņu vienkārši mēs piešūsim, šajā viducītī piešūsiet klāt, un tad sanāk, jā, gatavi šādi rūķīši piešujot deguntiņu, jā. Principā tieši tas pats, kas šeit. Vēl ko es ieteiktu, jā, kad jūs pabeidzat tos rūķīšus, pielīdzināt matiņus. Arī, kur man adatiņa arī atradās. Adatiņa ar mums atradās un parādīšu, jā, varbūt uzreiz arī, kā es piešuju. Un tiem rūķīšiem paņemsim, lai smukāk būtu matiņi, lai visi būtu taisni, lai nav viens garāks, viens īsāks, vienkārši nolīdzinām vienāda garuma, lai visi mati vienādi. Meitenītei ar bišķiņu pielīdzināsim. Un to deguntiņu sāti parādīšu, kā viņu mēs piešujam. Ieliekam adatiņā diedziņu. Un piešujam klāt. Tā, to mēs paņemam. Pieliksim klāt smuki. Lai pārīts būs gatavs rūķu. Un pieliekam mēs deguntiņu arī klāt. Kā jau teicu, var te likt actiņas klāt, izpausties dažādi, var arī krāsu mainīt, var baltu bārdiņu. Un kā saka, te idejas ir daudz, jā. Šujam klāt deguntiņu un skaisti.
Ir arī krāsainas koka bumbiņas. Varam arī sarkanu bumbiņu piešūt klāt koka. Var bārdu baltu no vatas piešūt. Brīva griba, kā katrs vēlas. Un deguntiņš arī mums būs klāt. Pēdējie vēl. Un deguntiņš mums arī ir piešūts. Ievilksim no otras pusītes iekšā. Un pabeidzam, ievelkam diedziņu. Diedziņš ir iekšā un darbiņš arī pabeigts. Nu, tāds arī mums sanāk. Rūķu bērni gatavi. Tādi, jā. Tādi mani rūķa bērni. Veseli 2. Jā. Ceru, ka kādam noderēs, jā. Ja ir interese, rakstiet, palīdzēšu ar padomiem. Un varbūt, jā, e-pastu adresīti vai kā. Jā, varbūt man te ir kā pierakstīts, bet varbūt, ka var, nu tā, būt tāds. Jā, pēc tam jums parādīs. Jā, varu došu rakstīt e-pastā jautājums, es varu schēmiņas nosūtīt un var arī manus darbiņus apskatīties Facebook lapā. Un tas arī būs viss. Paldies!